Šis būs garš video. Tiem pie Gangas, no vienas citas puses, te ir dievības šīva ar indiešu karogu aizmugurē. Nu, tādu otru vietu pasaulē laikam būs grūti atrast. Tādi sētceļotāji, vai iespējams sēti cilvēki arī. Thank you. Mums te piedāvā arī puģu uztaisīt Gangas, bet tas ir normāli. Varētu teikt, ka indieši ir pārdošanas meistari noteikti. Viņiem nav īsti kauna piedāvāt. Galvenais ir pārdot, neskatoties ne uz ko. Indijā dzīvo, man šķiet, 1,3 miljardi vai 1,4 miljardi iedzīvotāji. Un cilvēki te ir visu laiku. Gulēt uz ielas Latvijā nav pieņemts, bet te ir normāli. Tā kā vienkārši ņem un guli, atpūties. Nu, atpūsties arī var guļot pa dienu, bet pārsvarā tas ir gulēšana arī normāli pa nakti, kad tu vienkārši kaut kur apstājies un guli un ej tālāk. Un kaut kāds klusums, laikam, sākās bišķi padziedāsim. Mjau, mjau, mjau. Mjau, 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 mjau. Un te es vienkārši stāstu par to, cik ir vērtīgi vismaz reizi mūžā pabūt pie Gangas. Pabūt Indijā, bet svētvietās. Protams, ir vēlams, ka mēs zinām, kur mēs braucam, un ka ir kāds kopā, kas jau iepriekš tur bijis. Mazliet pabaudām skatus. Te mazliet stāstu par zivīm, ka Gangā vismaz augšpusē ir ļoti lielas zivis, te praktiski neviens viņas neķer. Es kaut kur pat dzirdēju, ka nedrīkst neķert, ne arī ēst īsti. Te mēģināju vienkārši, kamēr filmēju video, mēģināju kādu zivi noķert, jo viņas ik pa laikam izlec ārā. Noķert to momentu tieši nevar, tāpēc kā tieši izlec. Uzstās. Bet kaut kur fona redz visu laiku ir kaut kur ieraudzīt, kā izlec ārā. Kā vecrīgā mūzika var arī paklausīties. Viss dodamies tālāk.